Tātad šodien 4. nodarbība civila drošība kara gadījumā. Šodien mēs izskatīsim nākošās tēmas. Civila drošības darbība kara gadījumā, bumbu patvērtnes, trauksmes signāli, ko darīt apšaudes laikā. Civila drošības darbība kara gadījumā. Kamēr bruņotie spēki veic agresijas novēršanu, civildrošības dienesti veic savu darbību, kā arī tāpat kā ir miera laikā, nodrošina cilvēkiem visu, kas ir vajadzīgs. Tas ir glābšanas darbus, ugunsgrēku dzēšanas un tā tālāk, kā arī visu pārējo dara saistībā ar ko izraisa kara darbības. Tas ir kaut kādas apšaudes, ugunsgrēki un viss, kas var notikties kara darbības rezultātā. Bet tādā pašā laikā neviens nepamet pamatnodarbību civildrošības. Tātad pirmais, kas ir pats galvenais civildrošībai kara laikā, tas ir bumbu patvērtnes. Šādā veidā, teikt, ka šī schēmā var redzēt, kā jāizskatās bumbu patvērtne. Tas ir ēka, zem ēkas, ir no ēkas kaut kādā attālumā bumbu patvērtne, kur var nonākt lejā ar trepēm, un viņai jābūt obligāti otrai izejai, lai tādā gadījumā, ja aizgrūst pamatīja izēja, tad varētu evakuēties ārā no bumbu patvērtnes pār rezerves izēju. Šādā veidā izskatās bumbu patvērtnes padomju laikos celtas, kuras bija, un te ir attēlā redzams, kā cilvēki iet bumbu patvērtnē, tas ir no Ukrainas attēliem. Attēlā var redzēt, kā ir izveidots bumbu patvērtnes pielāgotās telpās. Kaut kādas pielāgotas telpas šīs ir, vai tās ir kaut kādas noliktavas, vai vēl kaut kas, kurām arī attiecīgi ir ieeja izēja divās vietās, un līdz ar to ir kaut kādas gultas sanestas, kaut kas, kā cilvēki varētu patvērties no apšaudes. Šajā attēlā var redzēt, kas ir speciāli ierīkota bumbu patvērtne, kas jābūt bumbu patvērtnē, kas jau ir speciāli ierīkota, un tāpat arī viņa aprīkot ir ar gaisa filtriem, tas ir nepieciešamība. Bumbu patvērtnē arī attiecīgais inventārs ir jābūt, gāzmaskas, tur vēl viss kaut kas medikamenti, nepieciešamie kaut kādi pārtikas krājumi, tas ir profesionāli tās ir speciāli izveidotās bumbu patvērsmes. Civilās trauksmes apziņošanas sistēma kara laikā. Civilās trauksmes apziņošanas sistēma nodrošina iedzīvotāju brīdinājumu un informē par apšaudēm un uzlidojumiem, apšaudes un uzlidojumu beigām. Tā kā arī pārējās viss iepriekš, ko mēs skatījāmies, paziņojumus, tieši tādi paši paziņojumi ir gan trauksmes sirēna, gan televīzija, gan radio, gan internets, gan mobilie sakari. To pašu visu nodrošina arī tajā gadījumā, ja notiekās apšaude vai bombardēšana, kaut kas tāds. Tā arī skan trauksmes signāls skaņa. Ko darīt apšaudes laikā? Šajā attēlā mēs redzam, kur trāpa, kas ir bīstamākās vietas ēkā. Raķetes droni apdraud augšējos stāvus pārsvarā.
kaujas darbība uz zemes apdraud 1. 3. stāvu. Pa vidu nav tik bīstami, bet, ja vienalga, ja notiekās kara darbības, tad jāiet no mājas ārā, nokļūt patvērtnē, tālāk es par to skaidrošu, tā kā jāmeklē patvērums. Ja gadījumā jūs pēkšņi nevarat izkļūt nekur ārā, tad šajā attēlā var redzēt, kuras vietas ir pašas drošākās dzīvoklī, ja notiekās apšaude. Tas ir, piemēram, vannas istaba un koridors, kur ir ārējā siena un iekšējā siena starpā. Bet pie ārējām sienām, pie logiem nekur labāk nestāvēt, neturēties tālāk no tā visa, un tāpēc, kad tās vietas, kuras ir attēlā redzamas, tās ir visdrošākās. Ko darīt apšaudes laikā? Ja atrodaties ēkā. Ejiet uz pagrabu vai apakšzemes stāvvietu, kas jums tur ir. Varbūt jums arī ir kāda bumbu patvērtne. Tā kā. Ja nav iespējas, kā jau minēju iepriekš, un nokļūt stāvvietā vai pagrabā. Atrodiet telpu ar nesošajām sienām, kas ir visstiprākās, tas parasti ir kaut kur pie koridorā, pie ārdurvīm, kaut kur tādās vietās. Apsēdies uz grīdas pie betona sienas, tad ir tālāk no logiem, jo šķembas un stikli visādi var nokļūt, jūs var savainot. Un tā kā minēju, arī pati drošākā vieta ir vannas istaba. Ja atrodieties ārpus telpām, nevajag krist panikā vispirms. Ja dzirdat lādiņu svilpienus, kritienus uz zemes un kritiet uz zemi, nosacīt galvu ar rokām. Līdz ar to, ja kādreiz kaut kāda skramba vai šķemba kaut kāda trāpīs labāk rokā nekā galvām. Centieties nokļūt apakšzemes pārējās vai stāvvietās. Ja tūmā nav pārējas vai stāvvietas, atrodiet sev patvērumu bedri, betona konstrukciju un tam līdzīgo. Izraēlā, starp citu, stāv uz ielām tāda betona konstrukcijas, tādas ir, aiz kurām var paslēpties viņiem, jo tas visu laiku tur ir. Tā kā, un nepametiet patvērumu līdz apšaudes beigām. Ja atrodas automašīna vai sabiedriskajā transportā, apturiet automašīnu, pārvietojoties tālāk no auto. Meklējiet tūmā apakšzemes pāreju vai drošu patvērumu, gulieties uz zemes, ja šau vai sprākst kaut kas tūmā. Kad sprādzieni pārtraucās, skrieniet uz patvērumu, apskatieties, kur jūs varat nokļūt patvērumā. Kad beigusies apšaude, nesteidzieties pamest patvēruma vietu, lai noklūst viss, un tad tikai ejiet ārā no tā un skatieties zem kājām, tāpēc, ka tur var būt kaut kāda munīcija, kaut kādas nesprāgušas, sprākstvielas, kaut kādi detaļas no kaut kādiem munīcijas un tā tālāk, kuras var ļoti būt bīstams uzkāpjot, paspārdot vai vēl kaut kā, tāpat arī nedrīkst viņas ņemt rokā un aiztikt, jo tas viss ir ļoti bīstami. Protams, turiet tūmā bērnus, neļaujiet bērniem aiztikt kaut visu šito, jo bērni bieži vien var paķert to, ko pieaugušais nekad neņems rokām. Paldies par uzmanību!